Labdien! Šodien mēs ar jums izrunāsim, kā atrast trigonometrisko funkciju vērtības vienības riņķī. Jau iepriekš mēs izrunājām, kāpēc katra as ir sinus as, kosinus as, tangens, kotangens as. Kaut kur ielikšu augstāk linku uz to video. Tātad atcerēsimies, kā sinus alfa ir y as, ja izmantojam koordinātu plakni. Kosinus alfa, tad kosinus as ir x as. Tangens as būs mums šī pieskare, kur viņi ir, un kotangens as mums būs tieši šī līnija, šī as. Tā, aplūkosim konkrētus piemērus. Ja mums ir sinus 3pi dalīts ar 4, tad tas ir šīs leņķis, šīs pagrieziena leņķis, kur viņš ir, tas būs mums 135 grādi. Kā pārveidot radiānos grādos un otrādāk mēs aplūkojam jau iepriekš, tāpēc augšā kaut kur ielikšu linku. Tā, kā es zināšu, ar ko ir vienāds sinus no 3pi dalīts ar 4? Tad es atradu šo leņķīti. Atceros, ka sinus as man ir šī as. Es meklēju raustīto līniju un vedu viņu līdz sinus asī. Un redzu, ka šeit vērtība ir kvadrātsakne no 2 dalīts ar 2. Tad mana atbilde ir kvadrātsakne no 2 dalīta ar 2. Ja man ir negatīvs leņķis, piemēram, sinus no mīnus 300 grādiem, es meklēju mīnus 300 grādus, tad negatīvs leņķis iet pulksteņa rādītāja virzienā, tad man būs mīnus 300 grādi, kur šeit. Tas ir tas pats leņķis, kas pi dalīts ar 3. Tālāk es meklēju sinus asi, kur viņa ir, un redzu vērtību sakne no 3 dalīts ar 2. Tātad šeit rezultāts būs kvadrātsakne no 3 dalīts ar 2. Ja, piemēram, man būtu sinus, paņemsim, piemēram, no 7pi dalīts ar 4, kur ir šīs leņķis, es meklēju sinus asi un redzu, ka šeit man ir mīnus sakne no 2 dalīts ar 2, kur man būtu sinus vērtība no 7pi dalīts ar 4, mīnus kvadrātsakne no 2 dalīts ar 2. Tā, aplūkosim kosinusu, kur man ir leņķis 2pi dalīts ar 3. Tātad es meklēju manu leņķi, kur viņš ir 2pi dalīts ar 3, kur ir šīs leņķis, tātad leņķa punkts, un es meklēju kosinus asi. Kosinus as man ir x as, tāpēc kur eju par raustīto līniju un redzu vērtību mīnus 1 puse. Tad šeit rezultāts man ir mīnus 1 puse. Tālāk meklēju kosinus no mīnus pi dalīts ar 6. Tad tas ir negatīvs leņķis, tad viņš iet uz leju, un mīnus pi dalīts ar 6 man ir tāds pats leņķis, kas pi dalīts ar 6. Kur viņš ir, tad kur šīs leņķis 11pi dalīts ar 6 būs mīnus pi dalīts ar 6. Tad meklēju kosinusa asi, kur viņai ir, un vērtība ir kvadrātsakne no 3 dalīts ar 2. Tad rezultāts man būs kvadrātsakne no 3 dalīts ar 2. Tālāk aplūkosim tangensu. Tangens as, kur šī pieskare. Tangens 5pi dalīts ar 4. Leņķis 5pi dalīts ar 4 ir šīs leņķis, kur viņš ir. Mans uzdevums ir paņemt šo leņķi un savienot to ar vienības riņķa centru un pagarināt šo taisni līdz brīdim, kad viņu krusto tangens asi. Kur man ir krustpunkts, un es saprotu, ka šeit vērtība būs viennieks, jo tas ir tas pats attālums kā rādijus. Ja es paņemšu šeit rādījusu, viņš man ir vienāds ar viennieku, pārnesīšu, un kur tā pati vērtība viennieks. Tāpēc es varu uzreiz pateikt, ka tangens no 5pi dalīts ar 4 ir vienāds ar viennieku. Tā.
Tangens mīnus 160 grādi. Tātad negatīvs leņķis, eju uz leju, un re, kur man ir mīnus 90 grādi, un tad man vajag pielikt klāt vēl mīnus 70 grādus. Nu, tas būs kaut kur apmēram šeit. Atkal savienošu šo leņķi ar centru un novilkšu taisni, līdz viņa pieskarsies, krustos tangens asi. Sanāk, ka man apmēram šeit kaut kur ir, apmēram 1/4. Tāpēc es saku, ka vērtība 1/4. Tas pats ir ar kotangensu. Ja, piemēram, meklējam vērtību kotangensam no 7π dalīts ar 4, tad re, kur man ir leņķis 7π dalīts ar 4, re, kur viņš ir, es savienoju šo leņķi ar koordinātu plaknes vai vienības riņķa centru un vedu līdz tam brīdim, kad šī taisna krusto kotangensa asi. Un šeit man būs vērtība -1. Kāpēc? Jo, ja es novilkšu perpendikulu līdz kosinus asī, man būs vērtība tieši -1. Tāpēc tur arī vērtība ir -1. Tā, tāpēc es varu šeit pierakstīt, ka vērtība ir -1. Ja es paņemšu kotangensu no -π dalīts ar 4, tad tas ir -45 grādi, tad tā pati vērtība kā 7π dalīts ar 4. Un rakstu šeit -1. Ja, piemēram, man būtu kotangens no π dalīts ar 3, tad es redzu, ka π dalīts ar 3 ir šīs leņķis, es novilkšu taisni, kura savienos man π dalīts ar 3 ar vienības riņķa centru, un pagarināšu šo taisni līdz kotangens asī. Un skatos, ka rezultāts man būs kvadrātsakne no 3 dalīts ar 3. Paldies par uzmanību, visu labu!